Esmu dienas centra atbalsts un specializēto darbnīcu vadītāja. Specializētās darbnīcas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas paredzēts pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kurām ir noteikti 1. vai 2. grupas invaliditāte. Jelgavā dzīvojošas personas, mūsu cilvēki, kuriem būtu vajadzība apgūt kādas prasmes, kādas konkrētas darba prasmes, lai pilnvērtīgāk varētu dzīvot savu dzīvi, būtu nodarbināti, būtu organizēti. Tātad mūsu specializētās darbnīcās ir 3 profilētas darbnīcas – kokapstrādes darbnīca, šūšanas darbnīca un ādas apstrāde. Sakarā ar to, ka mēs vispār esam tikai burtiski pirmos mēnešus uzsākuši savu darbību, šobrīd esam tādā ideju vētrā, ko mēs gatavojam, ar ko mēs nodarbojamies. Tātad kokapstrādē tie ir tādi vairāk vai mazāk suvenīru tipa mazas praktiskas lietiņas, kuru ražošanas procesā tātad cilvēks mācās apstrādāt koku, slīpēt, ēvelēt, urbt konkrētas darbības, ko amatnieks, tātad arī mūsu cilvēkiem, māca, rāda. Šūšanas darbnīcā mēs mācāmies saprast atšķirības starp dažādiem audumiem, tekstiliem, instrumentiem, šūšanas procesu, apstrādi, izšūšanu. Tā kā tas mums vēl viss ir ļoti garš process, kamēr mēs to visu apgūstam, lai mēs tiktu līdz jau kādām konkrētākām lietām, ko mēs tā kā spēsim pagatavot. Un tagad burtiski arī aktīvu darbību esam uzsākuši ādas apstrādes darbnīcā, kur mums ir ļoti lieliska ādas apstrādes meistare, un kopā ar klientiem viņiem jau ir tapušas pastalas, somiņas, maciņi, tieši tāpat, lai līdz tam nonāktu, cilvēkiem ir jāapgūst prasme, kā strādāt ar specifiskiem instrumentiem. Specializētās darbnīcās mēs darbojamies ar ādu, dabīgu ādu. Es iepazinos ar noteikumiem, kad es ierados uz dienas centru. Tad man man iepatikās tas, ko jūs piedāvājat no savas puses, un es arī vēlos to visu apgūt. Pilngadību sasniegusi, es gāju uz šūšanas kursiem iemācīties šūt, bet man neiedeva to certifikātu, bet iemācīties es centos mācīties, kā es spēju. Latvijā izsludināja akciju Palīdzēsim Ukrainas kareiviem ar zeķītēm. Laika gaitā ādu zeķes brīvajā laikā, un tad man bija iekrājumi zeķu. Un tad es aiznesu, cik man bija, es saliku vienā maisā un aiznesu uz pastu. Un tad es vēl varu izpausties dejās, dejas fiziskās aktivitātes, fizioterapijas nodarbībās, savu veselību uzlabot. Tā doma man uzreiz tā kā radās. Doma, ka es piedāvājot to visu plašo klāstu, kas jums ir, ka tas ir ļoti praktiski un izdevīgi. Šie cilvēki, lielākoties visi, ir iesaistīti deinstitucionalizācijas projekta Atver sirds zemgalē ietvaros. Un viņiem ir dota šī iespēja saņemt arī specializētās darbnīcas pakalpojumu. Tātad viņš visticamāk cilvēks nokļūst sociālo lietu pārvaldē, kādā no nodaļām. Sociālais darbinieks saredz, ka šis cilvēks varētu dzīvē kaut ko apgūt un iemācīties, un tad viņš jau tiek nosūtīts pie mums. Tad mēs konkrēti uz vietas izstāstam, kas viņam ir jādara, lai viņš pie mums varētu uzsākt pakalpojumu saņemšanu. Ja? Cilvēkam ir jāaiziet pie sava ģimenes ārsta, jāaiziet pie sava ārstējošā psihiatra un jāsaņem izraksts par to, ka viņš drīkst saņemt mūsu pakalpojumu.